Sveiki visiem! Šodien apskatīsim ļoti nopietnu tēmu. Ko darīt, ja pēkšņi sāktos karš? Šis nav baiļu vai panikas veicināšanas video, bet gan praktisks ceļvedis, kas var palīdzēt sagatavoties. Labāk zināt un būt gatavam, nekā palikt neziņā. Pirmās darbības, kad sākas karš. Uzturi mieru. Panika ir lielākais ienaidnieks krīzes situācijā. Pārbaudi oficiālos avotus, valsts iestāžu informācija, nevis baumas sociālajos tīklos. Noskaidro savu atrašanās vietu. Esi drošā vietā vai ātri izvērtē, kurp doties. Uzvelc apģērbu un sagatavo somu. Ja jāevakuējas, jābūt gatavam. Ko likt ārkārtas somā? Obligātie priekšmeti, dzeramais ūdens, ilgstoši uzglabājami ēdieni, konservi, batoniņi, dokumenti un nauda, medikamentu palīdzības aptieciņa, lukturis, baterijas, radio, apģērbs dažādiem laikapstākļiem, personīgās higienas piederumi. Ja paliec mājās, nostiprini logus, nodrošini pārtiku un ūdeni, izveido drošāko vietu, pagrabs, telpa bez logiem. Sagatavo avārijas izeju, ja jāevakuējas. Zināt tuvākos drošos ceļus un evakuācijas centrus, braukt ar pilnu degvielas tvertni, iet kopā ar citiem, neskrienot panikā. Kā palikt drošībā ilgtermiņā? Svarīgi ilgtermiņā. Uzturēt sakarus ar ģimeni un draugiem. Palikt informētam, bet izvairīties no dezinformācijas. Zināt, kā rīkoties ķīmisko bio uzbrukumu gadījumā. Ja iespējams apgūt pamata pašaizsardzību un pirmo palīdzību. Šis video palīdzēja labāk saprast, kā sagatavoties ārkārtas situācijā. Neviens nevēlas karu, bet realitāte ir tāda, ka labāk būt gatavam nekā nožēlot.